Izstāsti Latvijai! Esiet sveicināti, cienījamie Izstāsti Latvijai skatītāji. Nedēļa ir pagājusi, mēs esam šeit ar jauniem stāstiem, lai jūs priecētu un iedvesmotu. Izstāsti Latvijai! Ja ir kādas neskaidrības medicīnas jomā, ieskaties portālā medicīne.lv. Bet, ja ir jautājumi par to, kā būvēt vai remontēt, portāls abc.lv. Izstāsti Latvijai! Šodien viestojamies izstādē Riga Food 2023, kas ir lielākais un nozīmīgākais nozars notikums Baltijas valstīs. Šeit ik viens varēs atrast ko jaunu savai jau esošajai ēdienkartei, kā arī to papildināt ar vēl nezināmām garšām. Ejam! Izstāsti Latvijai! Gardi un kvalitatīvi produkti, kas gatavoti ar īpašu mīlestību. Dārza un meža veltes tieši uz jūsu galda. Palūtini sevi un citus. Zīmols Pūre nozīmē visaugstāko kvalitāti un neatkārtojamu garšu. Zīmols Pūre Latvijā ir jau kopš 1994. gada. Esam uzņēmums, kas saviem pircējiem piedāvā kvalitatīvus, kā mājās gatavotus ievārījumus, kā arī citus augļu nogu produktus, dažādas mērces, kečups, suls un adžiks. Pēdējos gados cilvēki arvien vairāk domā par to, ko viņi ēd, cik veselīgi ir produkti. Arī Pūre piedāvā 3 dažādas garšas bioievārījumus – zemeņu, meleņu un aveņu. To ražošanā ir izmantotas tikai bioloģiski audzētas un ievāktas augstākās kvalitātes izēvielas. Jau vairākus gadus lepojamies ar gardajiem un veselīgajiem Pūres smēriņiem. Ja ievārījumā augļu un cukuru attiecība ir 50:50, tad smēriņu sastāvā ir 77,7% augļu. Vairāk augļu, mazāk cukura, mazāk kaloriju. Vasara ir pagājusi un straujiem soļiem tuvojas svētku sezonu. Un mēs piedāvājam savus mīļos pārsteigt un palutināt ar 2 Pūres smēriņiem ar īpašu ziemas garšu un aromātu. Mandarīnu smēriņš un vīnogu upeņu smēriņš. Jaunums, kas arī lieliski piemērots gan ikdienai, gan svētku galdam – Pūres majonēze. Lieliskā majonēze ir pagatavota bez cietas un konservantiem, pievienojot brīvi turēt visu tolas. Savukārt Light majonēze ir lielisks piedāvājums visiem, kas seko ikdienā uzņemto kaloriju daudzumam. Tikpat lieliski garša, taču par 52% mazāk tauku un 48% mazāk kaloriju. Pūre – palutini sevi un citus! Izstāsti Latvijai! Queen Harbor produkciju raksturo īpašs svaigums un augstākā kvalitāte. Lasis no Atlantijas okeāna nonāk pa taisno uz ražošanas lentes un tad uzreiz uz jūsu galda. Žēl, ka nevar nodot garšu. Mūsu uzņēmums Royal Nordic bija dibināts 2019. gadā. Mūsu kompānijas mērķis bija izveidot visaugstākas kvalitātes produktu, tāpēc mēs iegādājāmies viskvalitatīvākās ražošanas līnijas no labākajiem Eiropas ražotājiem. Un, protams, galvenais mērķis bija izveidot profesionālo tehnologu komandu, kuri izveido produktu, neizmantojot mākslīgas injekcijas un konservantus. Un, protams, ka mēs strādājam tikai ar svaigu lasi. Queen Harbor produkti ietilpst premium kategorijā. Nedaudz pastāstīšu par viņiem. Produktus gatavo sausā sālimā, bez konservantiem un bez injekciju lietošanas svara palielināšanai. Salīšanas procesā sausajā marinādē izmantojam roku darbu, lai nodrošinātu kvalitāti. 100% dabīgi produkti, jo marinēšanai izmanto tikai sāli un cukuru. Nelieto garšas pastiprinātājus un citas ķīmiskas piedāvas. Kūpinā, dišskabārža, dūmos. Produktu kupināšanai neizmanto mākslīgos dūmus. Produktu kupināšanas process aizņem ilgu laiku, neizmantojam ātru kupināšanas metodi. Produkti iepakoti ir termoformējošas skin plēves,
kas palina produktu realizācijas laiku, saglaba kvalitāti, papildus ievietoti pievilcīgā kartona iepakojumā. Queen Harbor, lai labi garšo! Izstāsti Latvijai! Stendā Novada garša mēs atklājām inovatīvus pašmāju ražotājus, kuri piedāvā savu brīnumaino produkciju, un mēs uzzināsim arī to, kādus tieši Latvijas produktus Eiropas Savienība ir iekļaus aizsargājamo sarakstā. Savienībā jau kopš 90. gadiem darbojas dažādas pārtikas kvalitātes schēmas. To mērķis ir izcelt produktu unikālās īpašības, vai nu tas ir saistīts ar to, ka tas ir cēlies no kāda konkrēta reģiona, vai arī ir kāds tradicionāls veids, kā viņu gatavo un kādas īpašas sastāvdaļas. Latvijā mums ir kopumā 7 Latvijas produkti, kuri ir reģistrēti šajās Eiropas Savienības pārtikas schēmās. Ražotāji ir aicināti padomāt, varbūt, ka arī viņiem ir kādi īpaši konkrētā reģionā ražoti un ar unikālām īpašībām produkti, pieteikties, painteresēties. To var izdarīt Latvijas Lauku konsultāciju izglītības centrā. Uz šiem produktiem, kā atpazīstamības zīme, ir Eiropas Savienībā izstrādāti logotipi. Pēc tiem tad arī varam pateikt, ka šie ir tie reģistrētie produkti. Un katra dalībvalsts arī atbild par to, lai šie produkti tiktu kontrolēti, lai tā kvalitāte būtu nemainīga. Ir izseni zināms, ka latvieši ir lielīgi zirņu ēdāji. Mums ir tiešām liels prieks, ka beidzot zirņi arī ir ieguvuši aizsargātas cilmes vietas uzlīdi. Tas nozīmē, ka mēs patiesi varam lepoties arī ar mūsu zirņiem, ne tikai šeit Latvijā, bet arī ārpusē. Un šī gadījumā šo uzlīmi drīkst likt tikai uz paciņām tie audzētāji, kas audzē vienu īpašu mūsu Latvijā selekcionētu šķirni, tā ir retrija. Retrija izvēlēta kā šķirni ar īpaši lieliem, skaistiem, raupjiem zirņiem un mazliet plānāku miziņu kā visiem citiem, kas ļauj tai ātrāk izvārīties, būt garšīgai galdā. Un, lai uzzinātu kaut ko vairāk, gan ražotājs, gan arī patērētājs par šiem produktiem, tad aicināti novadgarš.lv katalogā apskatīties arī ar papildus informāciju, arī ar video par šiem produktiem, un tad padomāt gan patērētājiem izvēlēties šos produktus, gan ražotājiem padomāt par to, ka varbūt vēlas viņus ražot vai pieteikt kādus jaunus produktus. Izstāsti Latvijai! Rīgas plānošanas reģions atbalsta vietējos mazos pārtikas ražotājus un attīsta zīmolu Rīgas reģiona garšu. Viena no Rīgas plānošanas reģiona funkcijām ir uzņēmējdarbības atbalsts. Katram reģionam ir sava identitāte, un identitāte visvairāk acīm redzot izpaužas tajās kultūrvēsturiskajās vērtībās, arī kulinārijā, arī tautas tērpos, un līdz ar to arī mums ir sava kulinārā identitāte, un tas ir mūsu unikālais produkts. Katram produktam ir ne tikai šis personīgais devums katra cilvēka, bet arī inovācija. Kāda ķiplokam var būt inovācija? Ķiploks ir ķiploks, un tomēr mūsu uzņēmējs parāda, ka varbūt arī ķiploka karamelis, varbūt ķiploku alus. Store. Zīmolu veido vietējo produktu unikalitāti un izcilu garšu kombinācijas. Paldies! Viss Rīgas plānošanas reģions, kas ir gan Rīga, gan Pierīga, ir 2/3 no Latvijas ekonomikas. Bet šeit mēs redzam mājražotājus, kas ražo ģimenes uzņēmumos, kas ražo priekam, kas ražo dvēselei lietas, kas cilvēkiem noder. Piemēram, atsevišķi mājražotāji ir izmantojuši veiksmīgu Covid laiku, lai attīstītu savu biznesu. Un radot dažādas interesantas lietas, gan marinējumus, gan dažādas citas lietas, ir radījuši jaunas biznesus. Tas nozīmē to, ka mums ir iespēja attīstīt Latvijas, ne tikai Rīgas un Pierīgas, bet visas Latvijas biznesu. Izstāsti Latvijai! Šodien iepazīsimies ar organisko produktu avīzo, kas ir
kapsulēti probiotiķi, un vienā pudelē iekšā ir dzīvās baktērijas, fermenti un dažādas ļoti labas un veselībai noderīgas lietas. Uzņēmums Avizo ir Lietuvas ražotāja Seda uzņēmums, un šī te preču zīme Avizo nozīmē daudz. Tātad pamatā latviešu valodā mēs varētu teikt, ka tas ir auzas, jo auzu produkts bija pirmais produkts, ar ko sāka šis uzņēmums darboties. Avizo ir fermentēts augu izcelsmes produkts ar pienskābes un probiotiskām baktērijām, kas ir ļoti noderīgas mūsu organismā. Ņemot vērā, ka mēs bieži lietojam antibiotikas, mums pēc tam nākas dzert kādas kapsulas ar probiotiskām baktērijām, bet lūk, šis produkts, ko piedāvā uzņēmums Seda Avizo, ir visnotaļ pilns ar šīm te baktērijām un palīdz jūsu veselībai. Tātad zem preču zīmes Avizo tiek piedāvāti vairāki produkti uz auzu bāzes, rīsu bāzes, griķu bāzes un arī medus. Turklāt ir vēl jaunums, kur pienskābes un bifidobakterijas ir iejauktas iekšā ārstniecības augu maisījumā, kas padara šo produktu daudz garšīgāku un arī, protams, vērtīgu. Ir vēl viens jauns produkts, kas vairāk ir domāts bērniem un jauniešiem, kam nepatīk šis skābums produktam, kur bāze ir ābolu sula. Arī šajā produktā jūs sastapsiet visas 6 pienskābes un bifidobakterijas, kas ir ļoti noderīgas jauniešiem, mūsu veselībai. Tāpēc lietot produktu Avizo. Jau Hipokrats ir teicis, ka mūsu veselība ir zarnās. Izstāstī Latvijā. Aptiekas produkcija ir viens no vadošajiem Latvijas uzņēmumiem ar 25 gadu pieredzi, kas piedāvā plašu uztura bagātinātāju produktu klāstu. Produkcija piedāvā dažādiem tirgus segmentiem gan Baltijā, gan Eiropā, tuvajos austrumos, Āfrikā un pat Āzijā. Produktu priekšrocības ir kvalitāte, tradicionāli un dabiski produkti jūsu veselībai, skaistumam un labsajūtai par pieņemamām cenām. Pieprasītākie produkti aptiekas produkcijai. Acīm un redzes uzlabošanai, ādai, matiem un nagiem, gremošanas un zarnu traktam, imunitātes stiprināšanai, kaulu un locītavu veselībai, nervu sistēmas darbībai, sirdī un asinsvadiem, skaistumam un labsajūtai, vitamīni un minerālvielas un arī daudz kas cits. Aptiekas produkcija preces plašā izvēlē par lieliskām cenām. Ērti nopērkam arī internetā. Ātra un ērta piegāde. Vairāk informācijas meklējiet mājaslapā aptiekasprodukcija.lv. Izstāstī Latvijā. Intas Dinsbergas klīnikā pieejams plašs speciālistu, diagnostikas un arī procedūru spektrs. Katrs pacients šeit ir mīļots un lolots. Klīnikai pievienojies jauns speciālists, proktologs, vēnu ārsts Ints Bruņinieks. Ints Bruņinieks, ķirurgs, proktologs, flebologs, ārsts, kurš jau 15 gadus ārstē pacientus ar dažādas sarežģītības vēnu un proktoloģiskām saslimšanām. Ārsts Ints Bruņinieks nav tikai savā jomā plaši atzīts speciālists. Viņš aktīvi piedalās rogaininga sacensībās un savas plašās zināšanas pierāda dažādos erudīcijas pasākumos. Ir jaudīgs un zināšanām bagāts ārsts, par kuru pacienti atstāja tikai tās pozitīvākās atsauksmes. Ja meklē proktologu un vēnu ārstu, kam vari uzticēties, tad Ints Bruņinieks būs īstais. Tagad pēdējos gadus vakarā sāk piekust kājas, agrāk nepiekust. Un tagad man nepatīk šī te vēna, kas nāk uz zāli. Vizuāli kaut kas piekust uz zāli, jā, un uz vakaru arī šeit man kaut kas tāds paceļās, bet vairāk nekas man netraucē. Tūska kājās? Nav. Labi, skatīsimies, kas ir ar vēnām. Es skatos, kāda ir plūsma vēnās, vai plūsma ir pareizā virzienā uz augšu, pretī smaguma spēkam, un vai vārstuļi nav bojāti, kā rezultātā asinis plūst atpakaļ uz leju. To es šeit ar krāsu kodētu ultrasonoskopiju varu redzēt. Konkrēti šajā gadījumā pirmkārt teikšu, ka operācija nav nepieciešama. Šo visu var sakārtot ar nelielas procedūras ar skleroterapijas palīdzību.
var gan nelielas, gan arī lielākas vēnas izdarīt ar vienas procedūras palīdzību. Pie ārsta proktologa jāvēršās, ja ir kaut kādas sūdzības par anālo afidu, par taisno zarnu. Parasti tās ir sūdzības par asiņošanu, par niezi, diskomfortu var būt. Īsi sakot, pie proktologa jānāk vienmēr, kad uztrauc taisnās zarnas vai anāla afidus veselība. Arī tādos gadījumos, ja sūdzība nav, arī tad, protams, var nākt, tikties ar speciālistu, un speciālists izvērtēs jūsu veselības stāvokli, apskatīsies, izmeklēs un nomierinās, ka viss ir kārtībā. Man ir patiesas prieks uzsākt darbu ginekoloģijas klīnikā, jo pirms 3 gadiem, aizstāvot savu doktora disertāciju, man bija darbs par taisnās zarnas un ieguļu muskulatūras funkcionālām izmaiņām, kur ir tieša saistība ar ginekoloģiju, kur patiesībā problēma var būt gan ginekoloģiska, gan proktoloģiska rakstura, un patiesībā šis problēmas risinājums ir sadarbībā vienotā komandā ar ginekologiem. Cilvēks pats nekad nepamana un nesajūt problēmas ar nierēm. Viņš maldīgi var justies vesels, taču ir ļoti, ļoti svarīgi noskaidrot to veselības stāvokli. Turklāt šobrīd to var izdarīt bez maksas. Nieres ir šaklās, es teiktu, rokdarbnieces, kuras strādā dienu un nakti bez atpūtas, un visas asinis cilvēkam diennaktī apmēram 3 reizes iziet caur nierēm, un tas sanāk vismaz vairāk par tonu asiņu dienā. Protams, ka nieres bojā kādas noteiktas slimības, kas skar tieši nieres, un tās var būt arī, piemēram, pārmantotas, kā nefropolicistose, tās var būt dzīves laikā iegūtas, kā, piemēram, nieru iekaisums, vai varbūt tas atsevišķos gadījumos ir arī tieši nieru kamoliņa iekaisums. Bet reālajā dzīvē patiesībā nieres visvairāk cieš no hipertenzijas, paaugstinātā asinsspiediena un no cukura diabēta. Nieriem kaitē arī ateroskleroze, augsta holesterīna koncentrācija asinīs, kas, protams, bojās sirds vainagartērijas, bojās smadzeņu asinsvadus, bet, protams, cieš jau arī nieru asinsvadi, ko mēs parasti pat nepamanām. Un, protams, nierēm daudz ļaunuma nodara dažādas pretsāpju zāles, ko cilvēki bieži vien nekontrolēti lieto saistībā ar locītavas sāpēm, saistībā ar muguras sāpēm, dažos gadījumos saistībā ar galvas sāpēm. Tas ir varbūt tie biežākie iespējamie nieru bojājuma cēloņi. Pat ļoti, ļoti slimas nieres vēl bieži nedos nekādus simptomus. Tās nebūs ne sāpes, nekādas īpašas simptomi. Un tāpēc ļoti svarīgi būtu pēc iespējas agrāk uzzināt par iespējamo nieru bojājumu. Un šeit ideāli varētu palīdzēt šis mikroalbuminūrijas tests. Tas neprasa nekādus ieguldījumus. Visās Gulbju laboratorijās tagad šo testu var saņemt, un pietiek to ievietot vienkārši urīna paraugā, un jums jau pēc krāsas būs skaidri redzams, jā, mikroalbuminūrija ir pozitīva un olbaltumi ir nedaudz vairāk, kā būtu nepieciešams normā. Es teiktu, ka cilvēku veselībai un tā skaitā nieru veselībai jau nemaz tik daudz nevajag. Labs noskaņojums, pareizs uzturs, fiziska aktivitāte, atteikšanās no smēķēšanas, alkohola lietošanas bieži vien ir īstā un vienīgā un pareizā veselības formula. Es labprāt aicinātu katru Latvijas iedzīvotāju izmantot šo iespēju, kad Latvijas nefrologu asociācija sadarbībā ar Regila Gulbju laboratoriju piedāvā iespēju bez maksas saņemt parauga savākšanas komplektu un mājas apstākļos pārbaudīt, vai nieres ir veselas. Tas sevišķi svarīgs cilvēkiem ar paaugstinātu asinsspiedienu, cukura līmeni un vēl pie daudzām citām kroniskām saslimšanām, jo nieres mums tikai ir 2 un sargāsim nieru veselību. Komplektiņu bez maksas var saņemt reģistrējoties mājaslapā un saņemot paraugu savākšanas komplektiņu mūsu bezkontakta paraugu komplekta izsniegšanas ierīcēs vai arī griežoties jebkurā Gulbju laboratorijas filiālē. Testa veikšana vienkārši ir aprakstīta pievienotajā instrukcijā, un to dara secīgi
ievērojot visus parauga savākšanas un noteikšanas soļus. Kāpēc ir svarīgi saprast, vai urīnā nav atrodams šis te albumīns? Jo tā ir pirmā pazīme, vēl pirms ir sūdzības, pirms ir kaut kādi kreņķi, ka nierītes ir cietušas. Ja jūsu pašu veiktajā testā jūs redzat, ka laukumiņš iekrāsojas zils, tā ir zīme, ka ir jāmeklē palīdzība pie ārsta, ģimenes ārsta vai nefrologa un jāizmeklējās rūpīgāk, lai konstatētu, cik lielā, kādēļ šis albumīns mums parādījies urīnā un cik liels ir bojājums un ko darīt tālāk. Šādā veidā 4000 cilvēku jau ir pārbaudījuši savu nieru veselību. Un tas ir svarīgi, jo pašā sākumā, atrodot šīs te nieru problēmas, mums ir iespēja vēl iejaukties un labi cīnīties ar draudošajām briesmām. Noskaidro savu nieru veselību. Rūpēsimies par sirdi, nierēm, aknām, rūpēsimies par sevi. Atver mājaslapu egl.lv un tur izvēlēs bezkontakta analīžu nodošanas punktu. Tālāk seko izvēlnei, noskaidro savu nieru veselību, albuminūrijas skrīninga tests bez maksas. Pieteikumā, kas atvērsies, ievadi savu e-pasta adresi un telefona numuru, lai saņemtu PIN kodu. Nākamajā sadaļā atzīmē "Es piekrītu datu privātuma politikai" un tad spied uz iegūt PIN kodu. Saņemsi atbildi, ka PIN kods ir nosūtīts e-pastā un SMS īziņā. Ar saņemto kodu dodies klātienē uz Gulbi laboratorijas bezkontakta analīžu nodošanas punktu, kur izvēlies saņemt komplektu. Ievadot kodu, saņemsi iepakojumu, kurā būs trauciņš urīna parauga savākšanai, testa strēmelītes un lietošanas instrukcija. Atbilstoši instrukcijai veic testu. Trauciņā ar urīnu iemērts testa strēmeli un sekojot, vai attiecīgais spilventiņš iekrāsosies zils vai nemainās, nosaki albuminūrijas koncentrāciju. Noskaidro savu nieru veselību. Izstāstī Latvijai! Mūsu stāsti ir izstāstīti, tiekamies pēc nedēļas ar jauniem stāstiem, jauniem iespaidiem un galvenais, tiekamies smaidīgi. Atā!